Labdien! Tas, ka medijiem ir liela vara, tas nav nevienam noslēpums. Pārsteigums ir tajā, ka tur, kur cilvēki pulcējas, vai nu klātienē, vai interneta vidē, vai kā citādi mēģina sazināties, bieži vien tiek paustas dažādas tēzes, vārdu spēles un citādi vārdu virknējumi, kuriem nav seguma. Es jums parādīšu kādu no piemēriem no šīs dienas saziņas, centienos ar kādu cilvēku vienkārši parunāties, apmainīties ar domām, uzdot jautājumus un saņemt vismaz kādu atbildi. Kā tas izdevās? Lūk, piemērs. Tātad lasu. Kā cilvēks bija atsaucies uz mēdīju tēmu, atsaucies uz to, ka tiem pieder liela vara arī Latvijā, un šī cilvēka vārdi ir šādi. Tas nav tikai Latvijā. Tāds bija plāns. Šobrīd mēdī vada pasauli. Tā ir visur šobrīd. Un šis cilvēks pamudina un saka: pacietību, domāt līdzi, drīz viss cirks beigsies. Es izlasīju šos vārdus, apdomāju tos un šajā sakarā uzrakstīju savas pārdomas kā atbildi šim cilvēkam. Un mana atbilde ir šāda. Par to, ka mēdījiem ir dota liela vara, tas ir skaidrs. Jautājums: kā pamatosiet savu pieņēmumu, ka drīz viss šis cirks beigsies? Ko nozīmē drīz, un vai tam ir jau kāds taustāms laika intervāls, laika robeža, un kas tieši liecina, ka sagaidāmas drīzas, labas pārmaiņas? Cik tas ir ilgi, drīz? Kāpēc šo akcentēju? Atbilde. Atceros, ka kad bija Amerikas prezidenta vēlēšanas pēdējās, arī tad bija daudzas balsis, kas publiski tolaik sacīja: drīz būs labas pārmaiņas. Tas pats tika sacīts Covid afēras laikā, un arī citu piemēru netrūkst. Tolaik sanāca, ka cilvēki tika maldināti, un ja tas ir grābeklis, uz kura jau ir kāds, kādēļ tas atkal tiek reklamēts? Vai arī šoreiz būs citādi? Pēdiņās. Tādos gadījumos nāk prātā bērnības multinīte par skudriņu tipu un tie vārdi: skudriņa tipa ticēja un neticēja. Pēc tam, kad bija uzrakstījis šos vārdus, pagāja kāds laiciņš, un šis cilvēks, kurš iepriekš rakstīja, ka jūs redzēsiet, drīz viss šis cirks beigsies, man atbildēja. Un lūk, kāda ir atbilde. Sveiki! Es neteiktu, ka tas ir mans pieņēmums. Esmu lasījusi, klausījusies daudz no visurienes, un stipri pirms vīrusa jau. Viss ir plāns, un tiešām arī vīles jau plīst. Arī tas kā pēc plāna. Negribu diskutēt īsti. Zināt, kā notiek manifestēšana. Tāpēc es pati notiekošajā neiesaistos nekādīgi. Ir tāds teiciens un tāda doma: nevajag piesieties pie otra cilvēka vārdiem. Taisnība ir tajā, ka piesieties jau gan nevajag, bet domāt, ko saka otrs un ko saka pats, taču vajadzētu. Līdz ar to arī vērtēt, analizēt un saprast, kas tiek pasacīts. Un ja es panalizēju to, ko es pajautāju šim cilvēkam, un arī to atbildi, ko saņēmu, tad izdzirdot vārdus, ka cilvēks pasaka, ka viņš īsti negribētu diskutēt, un nobeigumā domu, ka viņš vai viņa jau šajās aktivitātēs neiesaistās, turklāt nekādi, pat šeit ir redzama pretruna. Jo tajā brīdī, kad cilvēks runā, pauž kādu savu domu, bez pamata vai ar pamatu,
viņš taču iesaistās. Ko tas nozīmē, kad cilvēks saka, nekāda neiesaistās? Šis cilvēks tādā gadījumā apzināti vai neapzināti, bet izvairās no patiešām iespējas nonākt pie padziļinātākām atbildēm. Vai tas ir cilvēku interesēs pateikt kādu domu un to atstāt tikai kā tukšu skaņu, kā muca, kura tālu skan. Padomāsim par to, cik ļoti cilvēki ir gatavi sarunām, diskusijām, ne strīdiem, bet diskusijām, kuros jautājums pēc jautājuma pārtop par atbildēm un par jauniem jautājumiem, kuros cilvēki cenšas atrast mieru, saticību un vienkārši būt. Cerams, ka tas nav par grūtu šajos laikos cilvēkiem. Un pavisam noteikti cilvēkiem tas nav par grūtu, vai ne tā?